auga kopā ar kopējām interesēm. Un, lai nesauktu katru individu, tas ir vienkārši mēs pārstāvam kaut kādu ideoloģiju sev. Iedomīgi snobi, kas nevienu neņem komandā. Tas nevarēs, jā, nevarēs. Bet ja es ritīgs mūgu zīmēju. Jo, apsveicam. Kuri tavi kēni? Man varbūt noderēs vairāk. El color corito, dicen allá cuando vamos a Guatemala. El color corito. Vámonos, venga. Venga. Who are you? What are you gonna do? No! Stop! El color corito, dicen allá. Venga. Kas ir tas, kas tev bija iespējā šajā visā procesā? Vai tas ir tas artistika aspekts vai tas vandālisms tev atkal nenormāli paķer? Kas ir tā tava motivācija? Kāpēc? Pirmkārt, jā, man ļoti, nevar teikt, ka tāds brutālais vandalisms man patīk. Ja tā dziļāk vēl skatīties uz to, es arī uztveru to visu krāsošanu un zīmēšanu, rakstīšanu, ka tas ir ļoti tāda sava individuālā feature. Tas ir ļoti arī egoistisks hobijs vispār. Ne hobijs, principā tas ir jau kaut kāda daļa no manī tajā pašā brīdī. Tas ir tāds brutālais vandalisms. Es domāju, ka cilvēki aizraujās ar lietām tur, kur viņiem ir ļoti labs šis atgriezeniskā saite. Tā ir pirmā no, es teiktu, vairākām lietām dzīvē, ko es esmu attīstījis, bet tā bija pirmā lieta, kur es sajūtu tiešām, ka šī atgriezeniskā saite nes augļus, un tad es gribu darīt vēl, un nerimties. Un, tā kā, jebkurš cilvēks, kurš ir kaut ko aizraujās, droši vien piedzīvo ko līdzīgu. Un manā gadījumā tas tāds pirmais lielais tāds tieši bija šis grafiti. Diemžēl, ja to iet pārāk, šo te ceļu pārāk dziļi, tas var novest arī pie citām daudz vēl bīstamākām, daudz vēl kriminālākām aktivitātēm, un tas ir pieredzēts. Mums diezgan daudz laikam pazīmes bija cietuma pēc grafiti. Un daži pasēdēja Āzijā, Amerikā. Tas pavisam cits kaut kas. Nevaru ieteikt. Sabiedrība uzskata, ka mēs esam varbūt mazi bērni, bet viņi būtu īstenībā pārsteigti uzzināt, ka mēs esam tie paši viņu paziņas vai draugi, un viņi vienkārši nenojauš, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs esam iespējams viņu priekšnieks. Mēs esam tie paši, varbūt pat nodokļu maksātāji, kuru nauda iet beigās tīrot mūsu darbs. Mēs esam tie, kuri dažādā veidā arī dala šīs ielas ar visiem pārējiem. Un, ja mēs dzīvojam kapitālismā, kur visi krāj monētiņas, lai kačātu savu kredītu reitingu, lai nopirktu māju Mārupē un veidot ģimenīti, tad skraidīšana naktīs, apzīmēt sienas, tas nav pa spalvai galīgi sistēmai. Un beigās, jo vairāk tu to dari, jo dziļākām izkastē tavu dzīvi var aiziet. Tā kā, tas nav kaut kas, ar ko tu vari uzlabot savu dzīvi. Baigi neinteresanti. Katrs pats lemj, ar ko viņš sevi grib iznīcināt, ja reiz viņš grib sevi tā kā savu dzīvi sabojāt vai
pasliktināt, jā, bet man ir absolūti nospļauties, vai kāds to uzskata vai neuzskata par mākslu un kādā kategorijā to ieliek. Es nereklamējos un nezīmējos arī, un vārdu savu es neslēpju, bet kas mani zina, tie zina, jā, bet identitāti es diezgan paturu privāti. Kaut kā man vienkāršāk ar to ir, principā, manā parastajā dzīvē vispār neviens pat baigi daudz nezina, ar ko es nodarbojos kaut kad sen vai tagad. Vispār, jā, nav nekāds. Tāpēc, jā, man kaut kā arī nevajag to nekādu slavenību, statusu. Man diezgan, jā, normāli par to neuztraucos. Negribētos, priekš kam man katrs ar pirkstu rāda. Tad personības dubultošanos vai arī personības slēpšana ir viens stāsts. Iepazinos un sagājām kopā tikai ar vienu sievieti, un man liekas, mēs bijām kopā jau kaut kādus mēnešus. 3 tiešām mēs jau bijām. Es atceros, mēs sēžam pie manis un uz galda mātājas priekšā man Maks. Un viņi kaut ko runājoties, es gara laika paņem virpinu maku un kaut ko tur valk kartes ārā. Un tāda pēkšņi, kam tas Maks ir? Es tev manēs Maks. Pagaidi. O kas tas pa vārdu virsū? Un tad, pagaidi, man liekas, kad ir notikusi maza problēma. Es tev neesmu pateicis. Es ar tevi laikam oficiāli neesmu iepazinies. Iepazīstoties mani apkārt draugi un tam līdzīgi sauc mani pavisam citā vārdā. Un, manā skatījumā man galvenais uzdevums ir zināt, kā man uzrunā tā draugu grupa. Nav svarīgi, vai tas ir mans vārds vai nav mans vārds. Galvenais, lai mēs saprotamies. Uz ko viņi arī ļoti atbildēja konkrēti, ka tas nav kā arī ļoti ikdienišķi, ka tev ir jāpārjautā cilvēkam vārds, vai tas ir viņa patiesais vārds, vai arī kāds tos īstais vārds. Es teiktu, ka ja vairāk tu taisi, tad vairāk tu publicē. Jo ir tāda lieta, ka ja tu daudz ceļo un tu visu publicē, tev diezgan ērti un viegli atrast. Mums bija tādas situācijas, ka piemēram, mēs kontrolējam vietas, pēkšņi tur daži jaunieši tur atbrauc bez atļaujas, zīmē, un pēc tam tu brauc uz turieni pats. Un tur ir apsardz vai menti tevi gaida. Tas ir sliktākais. Laikam arī nestučīt. Jo ar to arī bija sliktie gadījumi. Tev var noņemt plānus, tevi var sagaidīt, tevi atradīs, tevi atsitīs. Un tas notiek visnegaidītākajos momentos. Rīga ir mikro tāds ļoti maza vieta, kur viens otru pazīst. Un, teiksim, ja kāds domā, ka viņu neatradīs, labi gribot, jebkuru var atrast. Un tas tā arī visbiežāk notiek. Manī nav šī vēlme kādu atlaupīt vai likt justies kādam sliktāk dēļ tā, ka viņš zīmē burtus. Tas ir, manī nekad nav bijusi šī vēlme. Ir komandā, kas tā darīja. Tā ir viņu izvēle un viņu redzējums. Jā. Agresīvi uzdzen, piemēram, ja kāds, kuram ir mazi spoti pilsētā, izdomā iet pāri mums. Ja man nav spoti, kuros tevis izciet, tad iespējams es sitīšu tevi ciet, sitot tev pa seju. Dažreiz cilvēkus, viņus jāpārmāc, viņi nesaprot savādāk. Cieni to, kurš ir zīmējis ilgāk, cieni to, kurš zīmē labāk. Nesūdzies, ja tev pārzīmē pāri cilvēks, kurš ir zīmējis 10 reizes ilgāk nekā tu.
un dara to 10 reizes labāk. Savukārt, ja tu tādam cilvēkam pārzīmē pāri, tad rēķinies, dabūs pa punu. Ir arī tik palūgt, lai paši sev to savu izdara, lai mums to jādara. Palūdz, viņš saprot, labāk viņš pats sev sit, nekā mēs viņu sitām. Sākam, vien, ilgi, vien, 2, davai vēl, 3, jau tas neizties pēc sitiena, 4, 5. Man liekas, cilvēki, kas man pazīst ārpus šīs nodarbes, noteikti neraksturot mani kā agresīvu vai kaut kādā veidā nedraudzīgu cilvēku. Savukārt, viss, ko es daru grafiti un ar šo ego, man ļauj būt labākam cilvēkam īstajā dzīvē. Es varu izlikt savu ego šeit, lai man var ego būt mazāks īstajā dzīvē. Man nav jābūt p***am īstajā dzīvē, es varu būt p***s grafiti. Es vienmēr esmu vairāk vai mazāk zīmējis, kuras es gribēju un darījis, ko es esmu gribējis kopā vai bez komandas. Bet es esmu vienmēr reiķinājis, ka var būt atbildēšana varas iestādēm vai arī tam, kam es esmu gājis pāri. Līdz ar ko, man kaut kad bijis tāds arī interesants saruna, ka man vecajos laikos, kad mēs mēdzām atņemt krāsu cilvēkiem, kas tika pamanīti uz ielas kaut kur zīmējumu. Mēs vienkārši gājām brutāli ņēma nost krāsu. Un es jauniešiem arī teicu to, ka, Klau, ja es esmu spējīgs tevi ieraudzīt, pamanīt un identificēt, ar ko tu nodarbojies, uzskati, ka es tev pakalpojumu izrādu. Precīzāk, tev krāsu savācu es, nevis tu aizbrauc ar policiju kopā. Kaut kad vēlāk man uzdeva arī draugs jautājumu, ko tu darīt, ja tev atņemtu krāsu, tā kā tu justos. Man bija, smejoties, vienīgais, ko var atbildēt, ir, es vēlu veiksmi, atņem to krāsu man, jo es neizskatu to kā opciju. Let's get out of here. Kāda ir tā tava dzenošās priekš motivācija šo visu turpināt darīt visus tos daudzos gadus? Es laikam varu to salīdzināt ar narkotiku. Man bija dzīves situācijas, kad es gribētu visu pamest. Es nezināju laikam kādus 3 mēnešus. Pēc tam es atkal visu sāku no jauna. Es neteikšu, kur, bet kad man noķēra, es bišķiņ pasēdēju. Un tajā brīdī es sev pateicu, vairs nekad es to mūžu nedarīšu. Most funny story in my graffiti life. Tas bija diezgan tālu no Latvijas. Un pēkšņi ne no kurienes parādījās apsardz. Un apsargs uzreiz mani izrunīja. Un saka, nereāls īsti. Un es saku, bļaut, ka esmu turists, angliski. Un viņš saka, jautāt, no kurienes es esmu. Es teicu, no Latvijas. Un viņš saka, sist man pat stiprāk. Un viņš saka, runāt latviski. Tu vispār ko tu šeit dari? Un izrādās, ka tas bija apsargs no Rīgas. Un viņš saka, bļaut, kāpēc es netaisu vilcienus Jūrmalā. Bet es cerēju, ka tā bija mana iespēja tikt ārā. Man bija līdz 2 kameras, es viņam piedāvāju. Bet viņš bija pat lepns, ka viņš noķēris latvieti ārzemēs un nodeva man mentiem. Ilgu laiku sēdēji? Paveicās, ka ne, bet varēja aiziet uz gadu.
kad es atgriezos Latvijā. Nākamajā naktī es jau biju Kaņiečka taisījā ar draugu no ārzemēm. Ja tu esi jauks cilvēks, kurš grib gludu dzīvi, labāk ar šo sūdu nenodarboties. Grafiti nekādā ziņā nav kaut kas stilīgs vai veids, kā kļūt krutam, es domāju. Pirmkārtām, ja tu tiešām nodarbojies ar grafiti, tu nevienam nesaki, ka tu ar to nodarbojies, līdz ar ko atkrīt vispār tas, ka kāds zina, ka tu esi kruts. Un tie, kuri domā, ka viņi pastāstīs cilvēkiem, cik viņi ir kruti, jo viņi grafiti nodarbojas, viņi visdrīzāk nenodarbojas ar grafiti. Viņi nodarbojas ar kaut kādu zīmēšanu vai, es nezinu, street art festivālos Tas, manuprāt, inspektoriem un izmeklētājiem nav saprotams. Un ar viņiem arī runājot ar policiju, esot iecirknī, tad viņos valda lielā mērā neizpratne. Viņi skatās rausta plecus, un viņi nesaprot, kādēļ gan kāds darītu kaut ko šādu. Un jebkas var notikt. Jebkas naktī var satikt kādu nevisai veselu cilvēku ar nāzi, teiksim, rokās, kas ir vairāk kārt arī gadījies. Mums bija gadījumi, kad, es domāju, ka visi, kad mēs višķiņi aizkāvāmies ar krāsošanu tuneli un ieslēdz to trešu sliedi. Un mēs visi nejauši to aizkaram, bet kaut kā mums paliecas. Mēs ar komandu esam smējušies un arī identificējuši to, ka normāla dzīve sākās tajā posmā, kad tu sāc bremzēt mazliet to zīmēšanu. Jo, ja tu pilnvērtīgi visu laiku investē tur, tad es nedomāju, ka ļoti priecīgs iznākums beigās ir. Jā, ja to visu asociē ar hip-hopu, ja tas būtu viens no elementiem, tad šis ir vienīgais elements, kur, ja tu it kā skaities patiesi, tu visticamāk ņemsi nelabu galvu. Un ar patiesu mēs domājam, jā, tu lieto, tu atpūties, tu kaujies, tu dabūni pa galvu, tu riskē, tevi soda, tevi ieliek, iesēdina. Jo tu paliec labāks un vairāk redzams uz ielas, jo tu lielāks sūdzotājs. Tā ka labāk nemaz nesās. Labāk nezīmēt ir. Ieteikums no sirds. Izsver visas prioritātes. Bet uz ielas ir citi riski un ir citas atbildības.